tāds liels prieks un gandarījums ierasties pie jums. Un šausmīgi patīk, ka jūs savu solījumu. Atceraties pagājuši gadu, ko jūs solījāt? Mālpils novadā būs ar laiku pati vecākā Latvijas iedzīvotāja. un to es arī novēlu, lai mums tāds liels gods tiktu, jo jūs vienreiz esat, kā saka, sprauna, uzņēmīgi un mana liela... Ar Mālpils novada domes priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža uzrunu un mazu dāvanu, kā viņš pats atzina Našķiem, savā jau 102 gadu jubilejā tika sveikta mālpiliete Lidija Sīmane. Kā atzina Aleksandrs Lielmežs, tad var tikai apbrīnot Lidijas kundzes uzņemtos apgriezienus, darbojoties gan lietišķās mākslas pulciņā, gan regulāri apmeklējot Mālpils kultūras nama pasākumus, gan vienkārši dodoties kādā garākā pastaigā. Lidijas Sīmanes dzīves stāsts tiešām no rožu ziedlapiņām kaisīts, un dzīves pārbaudījums nācās izbaudīt jau kopš bērnības, kad 15 gadu vecumā bija gandrīz jāpaliek guļošai uz gultas, kad nedaudz virs 16 gadiem gandrīz piespiedu kārtā izprecināta, galu galā pārdzīvoti 2 kari. Ja es padomāju, kamēr es atminu, tagad man laiks ir izdomāt un viss, tomēr man ir visu laiku Dievs vadījis. Visi šitie pušumi, viss tas, tagad mazākā brūčīte man bija šitīna tikai, un es saindēju asinis. Bet tad kādas brūčas man pie tēva nav bijušas, un izskalo ar ūdeni un iet, un nekas nekaitē. Jau vairāk kā 10 gadus gaviļniece par savām mājām var saukt Mālpili, kur Lidijas kundzi pazīst vai katrs, jo viena no mīļākajām viņas nodarbēm ir došanās garākās vai īsākās pastaigās, kuru laikā tad arī tiek sastapti vietējie iedzīvotāji un ar tiem labprāt pārmīts pa kādam vārdam. Lai arī redzes asums vairs nav kā jaunības dienās un dažkārt ir grūtāk saskatīt kādu netālu esošu objektu, mājupceļš vienmēr tiek atrasts. Man ir labi. Mani visi cilvēki labi. Es esmu iejutusies kā savā mājā. Es jau eju, es aizēju, mani pazīstami, es aizēju, un ja es neeju, vienmēr jau es neeju pie pazīstamiem. Es noņemu savu gabalu un es izēju. Kādreiz mazdēls man nevar sagaidīt no sākuma, jo viņš baidījās pa manīm, ka es aizvazājos un esmu tik ātri mājā. Tagad ir drošāks palicies. Arī ar Mālpils novada domes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu Lidijai ir jaukas un siltas attiecības, bet, lai iespētu parunāties aci pret aci, jāiet uz novada domi un jāgaida pieņemšanas laiki. Varētu jau aizstiegāt pie priekšsēdētāja arī uz mājām, bet... Es nezinu, kur viņš dzīvo. Viņš nekad nav mani paņēmis parādīt. Es nezinu, kur viņš dzīvo. Ka es zinātu, tas būtu citādāk, bet viņš man nerāda, viņš slēp, kur viņš dzīvo. Lidija ir aktīva lietišķās mākslas studijas Urga dalībniece un ar saviem adījumiem pārsteidz nevienu vienu. Arī pārējās studijas dalībnieces atzīst, ka Lidija visiem ir kā iedvesmas avots. Es tikai varu apbrīnot, un mēs visas tās, es taču arī kā meita var būt, gadu ziņā meita noteikti, un mēs varam tikai piemēru un tā atcerēties to, kā Lidija, ja kaut ko kādreiz tur čīkstam vai kaut kas mums tur notiek, tad es saku, un ko Lidija? Padomā, 102 gadi. Un tā mēs noskaitam un ejam. Garās dzīves laikā uzkrātā pieredze, pārdzīvotie labie un netik labie laiki ir izveidojuši Lidiju Sīmani par tādu cilvēku, kāda viņa ir šobrīd. Kas ar saviem darbiem un darbošanos iedvesmo daudzus un grūtos brīžos spēja likt saņemties un neapstāties.